Tā bija tāda ziņa vēstījums visiem komponistiem, vārdautoriem par Peonijas himnu. Jā, gaidīsim nākamvasar. Jā, vismaz 7:30 tā ir aktuālā laika prognoze. Labrīt! Labrīt! Ar tveicīgu vasarīgu rītu sākusies šī nedēļa. Naktī daudz viet bijis lietus un pērkons, bet sutu tas nav mazinājis. Lielā daļā Latvijas arī tropiskā pirmā nakts šajā vasarā diena. Bez nokrišņiem, saulaina, joprojām karsta, piekrastē 24-26 grādi, pārējā Latvijā 27-32 karstākais laiks gaidāms Latgalē. Rīgā šī diena paies bez nokrišņiem, saulaina un gaisa temperatūra pēcpusdienā ap 29 grādiem. Rītdiena arī diezgan līdzīga, temperatūra gan nedaudz zemāka, naktī 15-20, dienā 24-29 grādi, Kurzemes rietumos vēsāks ap 20-23 grādiem. Savukārt trešdien Kurzemē gaidāms lietus, pērkona negaiss, uz vakaru pusi līs arī citviet, un tad Kurzemē jau jūtam vēsāks 16-21 grāds, pārējā Latvijā vēl 23-28 grādi, nedēļas otrajā pusē visā Latvijā kļūs vēsāks. Un vēl par to, kādi laikapstākļi citviet Eiropā. No Eiropas rietumiem lielais karstums ir atkāpies vairāk uz austrumu pusi, un šodien joprojām Polijā, arī Čehijā, Ungārijā un Ukrainā būs ļoti karsts, bet Atēnās temperatūra 33, Romā 36 grādi, diezgan līdzīgi arī Madridē ap 34 grādiem, bet Parīzē, Briselē un Londonā, kā jau teicu, karstums mazinājies tur 24-27 grādi, Berlīnē šodien 31, bet Varšavā 37 grādi un dažviet Polijā šodien atkal būs 40 grādus vēlme. Tallinā un Helsinkos šo karstumu vilni nejūtā, un arī šodien tur temperatūra tikai ap 20-22 grādiem. Pareizais laiks ir 7:32 minūtes. Labrīt vēlreiz, pirmdienas Labrīt. 7:33 minūtes, 29. jūnijas, mums vēl vairāki temati arī redzim turpinājumā. Jā, par kopējo iekšējās drošības situāciju Latvijā jau drīzumā saruna ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu. Bet svētdien Kuldīgā Latvijas mākslinieku izpildījumā skanēs viskaistākās operu un operešu melodijas, bet piekdien un sestdien Līgatnē festivālā Straume hip-hopa kultūra satiksies ar jaunajiem talantiem un īpašiem muzikāliem projektiem, un par visu plašāk pēc 8:00.